5%, protams, ir ļoti simbolisks cipars, un apvienotais saraksts jau aicināja to praktiski iedzīvināt šī gada budžetā. Ir pagājuši daži mēneši. Man prieks, ka arī koalīcijas partijas to ir sapratušas. Es, protams, to atbalstu. Bet, ja mēs runājam par simboliskiem cipariem, tad man arī jāatgādina arī to, ko teica Smiltēna kungs. Man šķiet tas arī diezgan simboliski, ka vakarnakt, nevis šonakt, 1:05 faktiski viens drons pārlidoja pāri viena Saeimas deputāta mājai. Paldies Dievam, ka viņš tikai pārlidoja. Paldies Dievam, ka viņš aizlidoja pāri un aizlidoja atpakaļ uz Krieviju. Bet, dārgie kolēģi, es aicinu šo simbolismu atcerēties, arī lemjot par praktiskām lietām, ko mēs ar šiem 3 vai 5% darām. Un, ja nav labāku ideju, tad esmu gatavs daļu no šī finansējuma un būtiski lielāku finansējuma daļu atdot Ukraiņiem. Un lai viņi mūs pamāca, kādas ir tās praktiskās lietas, lai šie droni pāri manai mājai un pāri jūsu mājām nelidotu. Paldies! Aicinu atbalstīt!